Zemgales Olimpiskajā centrā nedēļas nogalēs sportistus nomainīja vairāk nekā 20 dažādu šķirņu kaķu. Lai skatītājiem un tiesnešiem demonstrētu savu krāšņumu un raksturu, uz Jelgavu ceļu bija mērojuši vairāk nekā 300 izciltīgi pūkaini no 12 valstīm. Gan lielie un pūkainie meinkūni, gan izspāvaini visdažādāko nokrāsu miņši, kur sugas nosaukums ir nevien grūti izrunāt, bet arī atcerēties, savu krāšņumu demonstrēja tiesnešiem un skatītājiem. Brītu izspāvaino kaķu saimniece stāsta, ka ar kaķēniem ir tikpat daudz rūpju, kā ar maziem bērniem. Когда самое большое удовольствие у вас? Когда они отвечают на мою любовь. Как они отвечают? Муркают, песенки поют, обнимают лапками, не царапают. Ну, вот так, наверное. И когда человек, который их покупает, получает удовольствие от общения с ним. Latvijā ir zinām nedaudz vairāk nekā 30 šķirņu kaķi. Daži no tiem, kā piemēram Kurēlijas bobtēls, sastopami ļoti reti. И не так много их в реке вообще. Поэтому люди все спрашивают, им отрезали хвосты как ротвейлерам? Я говорю, вы что? Мы любим своих животных. Когда они рождаются, они называются сзади кролик, спереди рысь. Irīna no Baltkrievijas ar lepnumu rāda šajās sacensībās iegūto medaļu. Lai gan eksotikas šķirnes kaķēns vēl nav sasniedzis pat gada vecumu, tam ir paveicies pieveikt daudz pieredzējušākus konkurentus. И получилось, что мы победили. Также мы победили, участвовали двое бурмочек и участвовал бенгальский котенок. Но в результате экзотическая порода победила всех, хотя она считается флегматичная, очень добрая, очень ласковая и нежная. Но тут у нас получилось очень быстро. Diezgan daudz šoreiz maz redzētas Latvijā šķirnes. Ir arī šķirnes, kuras Latvijā faktiski vispār nav. Bet tāpat laikā tie ir somi vairākumā savā. Viņi regulāri brauc uz Latviju uz izstādēm. Viņiem pie mums patīk. Ļoti labs tiesnešu sastāvs. Daudz dzīvnieki, interesanta vieta. Jelgavā mums ir pirmā izstāde. Līdz šim tikai Rīgā ir bijušas un dažas ir Cēsīs bijušas. Un līdz ar to, tas kaķi mīlis, viņam patīk aizbraukt, viņam patīk kaut ko redzēt. Līdz ar to visi ieradās vairākumā. Līdzās dišcotīgajiem murrātājiem savu vietu atraduši arī aizvien lielāku popularitāti iegūstošie seski. Tā piesaistījis, skatījos dažādos kanālos, ieraudzīju sesku, un man ļoti ieintereģēja, jo man ļoti patīk savādi dzīvnieki, kur nav tādi, kā visā Latvijā tāds savādāks, jābūt kaut kas. Šoreiz seski nevien piedalās izstādē, bet arī olimpiādē. Uzdevums šķiet vienkārši. Dzīvnieciņu iepako papīra tursā un noliek zemē. Kurš ātrāk atrod izeju, tas arī uzvarētājs. Tas ir grūti priekš tevis un priekš tava dzīvnieka? Ja dzīvnieks dara pirmo reizi, tad jā, jo viņš varētu nesaprast, kas ir jādara. Un pirmajā reizē tā varētu būt tāds uztraukums, un tad neko negrib darīt un tik ielien dziļāk tajā maisā. Viņš vairāk dara to, ko viņš grib. Iemācīt var ar lielu pacietību, lielu mīlestību, daudz kārumiem un tā. Iemācīt var. Viņš ir ļoti gudrs, bet viņš dara to, ko viņš grib parasti. Viņam nav tādas tieksmes tur izpatikt saimniekam. Ja viņam tas ir izdevīgi, tad viņš dara. Izstādes laikā varēja iegūt arī zināšanas, kā pareizi nofotografēt savu četrkājaino mīluli, kā arī piedalīties balsošanā par sev simpātiskāko minci. Izstādes noslēgumā skatītāju vērtējumi tika apkopot un pašvaldības balvu un titulu Jelgavas kaķis 2011 ieguva meikūns Atlas no Somijas. Ļoti skaisti. Vispārīgi balsai skaisti, vai ne, kausi, viss. Viņš ir visdzīvīgākais no visiem bija. Tik daudz pūkaņu Jelgavā vienkopis pulcējās pirmo reizi, taču organizatori ir pārliecināti, ka ne pēdējo.